Sveicināti šeit Glenfiddich ražotnē šodien un ļoti labprāt parādīt, iepazīstināt ar sākotnējo, pirmotnējo procesu tajā, kā notiek vispār single malt viskija ražotne. Šeit jūs redzat 4 lieliskas bildes, Miežu lauks, tālāk mums ir slavenais monkey shoulder amats, kur vīrs tātad groza riņķī šos te novārtos miežus tajā brīdī, kad to piesals. Tālāk, kad šie te mieži ir pietiekami izdīguši, nākošais etaps ir šo miežu kaltēšana šeit ar oglēm. Un pēdējais etaps ir šo te miežu samalšana rupjos tiltos, kur tālāk pa šīm te tubām nonāk tādās lietās, kas saucās meštan, kur no šīs cietas tiek iegūta ļoti cukurīga, salda masa, ko vēlāk jau izmantos fermenta pagatavošanai. Un šeit mēs gribētu šobrīd ar Agri jums parādīt to, kā izskatās samalta graudi, samalts iesals, pirms viņš nonāk nākošajā viskija ražošanas stadijā. Ja? Tātad šis ir krists. Šobrīd jau mēs esam nonākuši washback telpā. Un kas tad notiek šeit? Kā mēs redzam, Balvenī washback numur 18. Tas nav 18 gadi, tas ir 18. Numurs ir šim te lielajām 70 000 litru lielajām traukam, kurā notiek fermentēšanas process, kurš aizņem aptuveni 3 diennakts. Un šiem 70 000 litru šī te šķidrā cukurainā masa tiek sajaukt kopā ar speciālu raugu, kurā tad notiek arī fermentēšanas process. Pēc šī fermentēšanas procesa šī te sukurotā masa ir jau ieguvusi alkoholu un ir apmēram 9 līdz 11 grādu stipra, vizuāli un pēc garšas nedaudz atgādinot stipru, varbūt pat beļģu alu.